Kad tu ieraksti Google iekšā Feed My Substrate, tev mākslīgais intelekts parāda mūsu kompāniju. Principā, kurš pasaulē, kurš ierakstīt kūdu substrāts, mēs jau ejam kā etalons. Tas bija negaidīgi. Galvenais iemesls, kāpēc mums vajadzēja jaunu mājaslapu, bija tāds, ka mums ir daudz klientu vispār nekad nav šeit bijuši Latvijā. Līdz ar to tātad vienīgā un pirmā lieta, ko viņi redzēs, ir tas, kāda ir mūsu mājaslapa. Viņi redz, jā, tie pa īstam, kas rada to pārliecību tajā klientā, ka mēs varam sadarboties ar šo partneri. Mūsu iepriekšējo mājaslapu izveidoja tieši es, bet mūsu mājaslapa tā kā nerankojās Google pirmajās lapās. Kolēģim Ronaldam bija jau priekšstats par e-commerce drive uzņēmumu. Un tā kā es sevi sekoju agrāk iepriekš Edgaram sociālos tīklos, kur viņš ļoti plaši un profesionāli stāstīja par mājaslapas izveidi, par sadaļām, par SEO būtību. Attiecīgi mēs jau zinājām, kur meklēt iespējamo potenciālo mūsu sadarbības partneri. Pirmā vīzija, ko mēs saņēmām, dizainiskā skices, ko mēs saņēmām no e-commerce drive, nenesa lolotās cerības. Līdz ar to mums nācās veikt labojumus, un labojumi tika ienesti ļoti veiksmīgi, tika uzklausītas mūsu vēlmes, un katra detaļa tika izlabota. Galvenās atšķirības starp iepriekšējo mājaslapu un es tagad jauno izveidoto no e-commerce drive ir tas, kad ieviesti blogposti. Laikam tiek iepostoti kaut kādi raksti par mūsu uzņēmumu, par mūsu produktiem, kas arī mums palīdz labāk rankoties SEO. Mūsu mērķa auditorija bija izvirzīta šajā projektā kā Amerika, tāpēc arī veicām atslēgvārdu izpēti tieši Amerikas tirgumu. Cik vairāk kārtīgi tas apmeklējums uzreiz pieaug un kā tie visi meklēšanas rīki, Google, Yahoo vispāriem meklē, teiksim, ierakstot kaut ko par kūdru vai par mūsu substrātiem, ko uzreiz mēs rādamies pašās augšās. Klients pirms viņš vēršās pie mums, apskata produktu sadaļu. Viņi saprast, vai mēs vispār varam piegādāt to, kas viņiem ir vajadzīgs, jo mums ir diezgan detalizēti aprakstīti produkti. Mājaslapā ir opcija izveidot pieprasījumu attiecībā, ko klients vēlas, tad attiecīgi aizpilda informāciju par sevi, par to, ko viņš vēlas, kādu iepakojumu, frakciju, apjomu. Ja kaut kādas modifikācijas ir vajadzīgas, viņš apakšā ir lauciņš, kur ierakstīt komentāru. Mūsu uzņēmums no šīs mājaslapas izstrādes noteikti ir ieguvis ļoti skaistu un strukturētu vizītkarti. Pirms mēs izstrādājām jauno mājaslapu, mums ienāca gadā daži līdi, tad tagad jau ir tā, ka jau nedēļā pat ienāk vidēji no 3 līdz 5 līdiem.